Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs. 8. nedēļas lasījums Aicināti sekot Jēzum. Svētdiena. 2 zvejnieki. Šīs nedēļas galvenā doma ir šāda. Jēzus mani tik ļoti mīl, ka aicina mani sekot viņam. Nodarbību pamatā ir stāsts par to, kā Jēzus aicināja savus mācekļus. Tas atrodams Mateja 4. nodaļā, Lūkas 5. nodaļā, Jāņa 1. nodaļā un Marka 1. nodaļā. Lasīsim Bībeles stāsta daļu svētdienai. Jēzus devās ceļā. Viņš gāja pa akmeņaino taku prom no vientulīgā, ļaužu neapdzīvotā tuksneša. Paļaujoties uz Dieva vārdu, viņš bija guvis uzvaru pār Sātana kārdinājumiem. Eņģeļu paēdināts un atjaunots, viņš devās atpakaļ uz Jordānu. Tuvojoties upei, Jēzus izdzirdēja pazīstamo Jāņa Kristītāja balsi sludinām ļaudīm. Viņš pievienojās cilvēkiem pūlī, cenšoties nepiesaistīt uzmanību, bet Jānis tomēr viņu pamanīja. Dieva godība apgaismoja Jāņa seju, un viņš atkal izteica šos vārdus. Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Ar abrīnu un bijību ļaudis skatījās uz Jēzu. Vai tiešām šis varētu būt Mesija, viņi prātoja. Jēzus bija ģērbies strādnieku šķiras vienkāršajās drēbēs, kas visticamāk bija novalkātas un nolietotas pēc tuksnesī pavadītā laika. Jēzus izskatījās tik parasts, tik nabadzīgs, tik līdzīgs viņiem. Kur bija viņa ķēnišķīgās drēbes? Vai viņam nevajadzētu izskatīties pēc spēcīga un lepna karavadoņa, kurš varētu padzīt Romas varas vīrus? Daudzi pūlī bija vīlušies un novērsās, bet citi redzēja daudz vairāk nekā tikai nabadzīgu, pazemīgu cilvēku. Viņi pamanīja Jēzus acis. No šīm acīm staroja laipnība, maigums un neaprakstāma mīlestība, kas aizskāra viņu sirdi. Pat atmosfēra ap Jēzu šķita svēta. Kā magnēts pievelk metālu, tā Jēzus pievilka cilvēkus. Jānis Kristītājs bija sludinājis, lai viņus sagatavotu tieši šim brīdim, un nu viņu sirds bija gatava. Jēzus nāca uz šo zemi kā nabadzīgs, pazemīgs cilvēks, lai viņa mīlestība un līdzjūtība varētu aizsniegt tik vienu, ieskaitot tos, kas bija nabadzīgi, neaizsargāti vai vientuļi. Kā Jēzus vēlāk paskaidroja savu misiju, izlasīsim Mateja 20. nodaļas 28. pantu. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem. Padomā un pastāsti.
Vai tev ir gadījies kādu notiesāt par to, kā viņš izskatās vai ko viņš valkā? Ko šis stāsts tev māca? Šīs nedēļas atmiņas panta dziesmā atklāsim, kam ir apsolīta dzīvības gaisma. Klausāmies! Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma, tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8:12. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma, tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8:12. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka Jēzus mīlestība un līdzjūtība ir sasniegusi arī tavu sirdi.